Kā sagatavot pašvaldības krīzēm vēl pirms tās pienākušas? Atbildes uz šo jautājumu Ropažu novada pašvaldība kopā ar Ukrainas sadraudzības pilsētām Bojārku un Ņižinu pulcēja vienu vietu starptautiskajā fórumā, savadot kopā Latvijas un Ukrainas pašvaldību vadītājus, valsts institūcijas un ekspertus. Fóruma mērķis – Ukrainas kara laikā gūto pieredzi pārvērst praktiskos risinājumos, ko iespējams izmantot arī Latvijā. Es gribētu teikt, tā ideāla iniciatīva, tāpēc, ka mēs redzam, mēs jau esam kara 5. gadā un patiesībā nepietiekami pievēršam uzmanību civilai aizsardzībai. Un, ja arī pievēršam, tad tā pieredze, kas ir Ukrainā, tā ir reāla pieredze. Tā nav tikai tehniskā praksa, kas mums ir grāmatās rakstīta, bet tā ir reāla dzīves pieredze šodien, kas notika, ja notika. Es ieteiktu, ka ne tikai Ropaža to darītu, bet arī visas pārējās pašvaldības Latvijā nodibināt šīs draudzības saiknes. Katrai pašvaldībai būtu šī draudzības pilsētai Ukrainā un otrā. Pirmais, mēs turpināsim noteikti strādāt ar vietējām kopienām. Mēs runājam ar skolām un bērndārziem par rīcību krīzes situācijā. Mēs turpināsim, protams, arī plānot un diskutēt par to, kā labiekārtot jaunas patvērtnes novada teritorijā. Un arī tur, kur mēs būvējam jaunus objektus, piemēram, tur mēs jau paredzam izvietot iespēju patvērties. Vairāk nekā 4 gadus Ukrainas pašvaldībām nācās strādāt kara apstākļos. Tieši tādēļ viņu pieredze fórumā kļuva par vienu no vērtīgākajiem ieguvumiem Latvijas pašvaldībām. Кожен має знати, де взяти інформацію, довіряти якимось офіційним ресурсам, інформаційним, якщо є зв'язок. Ніякого транспорту не було, бо не було бензину, ні автобусів, ні машин, нічого. Єдиний транспорт ми домовилися з залізницею і вивезли 12 потягів людей, які не мали змоги просто виїхати. Тому треба бути готовими мати запаси і їжі, і ліків, і бензину на перші хоча б 3 доби. And also one important thing, never take your decisions without listening to the leaders of the municipality, because you can't understand what is going on in reality. You can understand only what you perceive as a personality, but you don't know the whole situation. Fóruma diskusijās vairāk kārt izskanēja, ka civila aizsardzība sākas nevis ar sirēnām, bet ikdienas gatavību skolās, bērndārzos, pašvaldību darbā un pašās kopienās. Runājam arī šajās civilās aizsardzības komisijās, lai varētu nodrošināt alternatīvus sakarus, vai tās ir rācijas vai Starlink vai kaut kas tam līdzīgs, ja gadījumā nav elektrības. Ģeneratori, protams, kritiskai infrastruktūrai. Pieredzē dalījās ne tikai Ukrainas pašvaldību vadītāji, bet arī kara veterāni, kur uzsvēra, neviena civilās aizsardzības sistēma nedarbosies без saliedētas kopienas. Вам теж обов'язково треба бути готовими, згуртованими, тому що, я ж кажу, з такими сусідами треба чекати всього, що завгодно. Але якщо бути разом, як ми, то у вас теж буде все добре. Līdztekus civilajai aizsardzībai fórumā tika diskutēts arī par digitālo transformāciju. Runājam par karastātiem, bet mums ir jārunā par civilo aizsardzību, kas ir ikdiena. Un tā ir tā pati vētra, tie paši plūdi, un tas, kas ir šausmīgi būtiski un svarīgi, ka tajā brīdī, tad, kad ir šī krīze pašvaldībā, ir ne tikai šie kanāli, kā sazināties ar iedzīvotājiem, bet instrumenti un digitālie rīki pašvaldībai, lai spētu ātri un pieņemt lēmumus. Un pareizs lēmums, lai spētu pieņemt. Tie plūdi bija tāda ļoti laba mācību stunda saprast, ka ne tikai karš, bet arī citas lietas mūs apdraud. Šis absolūti pierādīja kopienas spēku. Šajā brīdī, cik ļoti svarīgi ir, ka vietējie cilvēki savstarpēji spēj sazināties, komunicēt, sadarboties un rīkoties, jo viņi ir pirmie, kas var rīkoties neatkarīgi no oficiālām institūcijām. Bet nākamais tā bīstamība šajā kopienas spēkā vienlaikus ir arī tajā, ka cilvēki tomēr nevienmēr spēj pieņemt racionālus lēmumus tajā brīdī. Tieši pieredzes apmaiņu un sadarbību Ropažu novada pašvaldība redz kā vienu no būtiskākajiem priekšnosacījumiem noturīgu kopienu veidošanā. Ukrainas kolēģu atziņas kļuvušas par praktisku pamatu diskusijām, kas turpināsies arī pēc fóruma noslēguma. Латвійці – одних з перших, які надали нам допомогу у 2022 році. Перші вантажівки і перші грузи, які ваші громади збирали фактично в себе вдома, брали найважливіші речі, клали на машини, і ми через 2 тижні їх роздавали вже в громадах.
Це дуже цінно і це неможливо забути. І ми надіємося, що зможемо віддати ці борги нашим якимось технологіям, нашим знанням, нашим теплом вам, тому що борги треба віддавати навіть друзям. Pieredzes apmaiņa, praktiski risinājumi un starptautiska sadarbība tie bija galvenie ieguvumi formā, kura centrā bija pašvaldību gatavība nākotnes izaicinājumiem.